tutoriāls sakarā ar ilustratoru. Tātad ņemam kvadrātu, layeri mēs izdzēršam ārā, kurus mums nevajag. Tātad sākam ar to, ka mēs uzzīmējam kvadrātu, vai ne? To ar shift, protams, to mēs vienmēr atceramies, lai viņš vienādu lielumu. Spiežam burtu S, vai ne? Spiežam burtu S, kas notiek? Labi, ņemam share tool, šeit te, un spiežam pelīt ilgāk uz šī tūļa, un atverās šī te vairāk lodziņš, un mēs paņemam šo. Spiežam shiftu un labo malu vienkārši ar pēles kreiso taustiņu bīdam uz leju. Samazināšu mazāku. Šādi. Tad ņemam jaunu layeri taisam. CTRL-C un Ctrl-V. Mēs viņu nokopējam, labais pa pēles taustiņš virsū. Transform, Reflect un Horizontal. Mēs viņu samainam vienkārši vietiņām. Un pieliekam vienkārši klāt. Nomainam viņam krāsiņā, un pašiem vieglāk. Es viņu atkal samazināšu. Viņš man drusciņu pa lielu. Piedodiet. Šeit te. Jā, brīnišķīgi. Tad es ņemu atkal jaunu kvadrātu, jaunā layerī, zīmēju. Es viņu pirmā drusciņu sagriezīšu. Šādi te vienkārši var viņu sagriezt, nekas nav nekur jāpiepūlās. Tad mēs ņemam balto pelīti, paņemam šo punktu, spiežam shiftu un spiežam ar labo kreiso pēles taustiņu pie šī punkta, un mēs pielīdzinam šim te punktam. Tad mums krāsnomīt, lai mēs vieglāk redzēt. Tad ņemam šo te punktu, pielīdzinam šim te punktam, šo punktu pielīdzinam šim te punktam, un šo punktu vienkārši nocentrējam un pabīdam viņu uz leju, cik tad mums īsti daudz vajag. Jā. Tā. Un mūsu kvadrāts ir gatavs. Paldies par tutoriālu.